kā tev motivēt un kā tev būt motivētam, realitāte ir tāda, ka man nav ne jausmas. Nu, tiešām. Jo es laikam esmu cilvēks, kas ir izmēģinājis visas iespējamās metodas, kas nestrādā, lai motivētu. Un pati galvenā atziņa un īstenībā to, ko, ja zini, kas ir Antonijs Robins arī to saka, ka būtībā, ja tu gribi kādu motivēt, tev ir jāatrod, kas viņu jau motivē. Ja tu gribi motivēt sevi, tev ir jāatrod, kas tevi motivē. Es esmu izmēģinājis derības, var paskatīties sociālajos tīklos. Pirms kādiem gadiem lietuviešu valodu gribēju iemācīties, un tas uz mani nestrādā. Es esmu mēģinājis debilus challenges visādus, līdz pat tādam līmenim, kad aploksnē ielikt atlūgumu, ko aizsūtu vadītājiem. Ja es neizdarīšu kaut kādas lietas, un nekas no tā viss nestrādā. Manā gadījumā. Varbūt, ka tev tas nostrādās. Un tāpēc jautājums ir nevis par to, kas ir tie brīnumrīki, kas motivē visus un visās situācijās, bet ja tu gribi sevi motivēt, tad paskaties, kas ir tās lietas, kas ir agrāk tevi motivējušas kaut ko darīt. Un izmanto to pašu schēmu. Un ja tu gribi motivēt citus cilvēkus, komandu savējo, tad nevis mēģini viņus motivēt ar tiem līdzekļiem, kas motivē tevi, vai motivēt to, ko tu izlasīji Google kaut kur, bet runā ar viņiem. Paprast, kas ir viņu lielākais sasniegums, ko viņi ir izdarījuši kādā brīdī, kad viņiem nācās izkāpt no komforta zonas ārā un izdarīt kaut ko. Un kas bija tas, kas viņus motivēja, tad to darīt. Un tad pielāj to pašu paņēmienu, ko viņi šobrīd dara. Diezgan vienkārši. Būtībā. Tiklīdz tu iemācies klausīties citos un sevi, zini, kas viņus un tevi jau motivē, tad tu vari nomotivēt praktiski jebkuru.